pieteikums latviešu zelta talantiem, otrais dublis. Tātad... Labs vakars jūsu mājās un labs vakars mūsu mājās. Iepriekšējā dublī... Nav būtiski, kas sanāca iepriekšējā vai nesanāca iepriekšējā dublī. Tātad mēs, Alžīrijs un Aivars, esam nolēmuši pieteikt savu video latviešu zelta talantiem, jo uzskatām, ka mums ir tas, kas nepieciešams, lai kļūtu par slavenībām tautā atzītiem māksliniekiem. Mūsu talants, ko mēs arī demonstrēsim, ir kā eleganti un pareizi 3 minūšu laikā izdzert glāzi alus, ko mēs šoreiz aizvietojam ar lētu sidru un paracetamolu, tas vairāk finansiāli, kas mēs... Apsvērumu dēļ. Bet ne par to ir stāsts. Galvenais ir tā būtība, ka mēs spējam apvienot laika limitu ar eleganci. Pieturēsimies pie tās galvenās domas. Novalcis brilles. Nē. Un asiņo. Karta. Un asiņo. Kreisais plaksniņš. Aizmirst. No ibuprofēna. Tāpēc taču mēs veiklos paracetamolu tagad pārgājām. Aizmirst. Iekšējais humor. Nē, labi, par to nerunāsim. Nē, tas izgriezīsim šito. Samla. Montāža laba lieta. Pareizi. Noliem mazliet. Tātad. Par ko es vēlētos parunāt, tad šodien tāda vairāk nacionāla sajūta tur virtuālajā vidē ir. Šodien mēs arī... Jā, galā virtuālajā vidē ir milzīga propaganda un aģitācija par to, ka ir jābalso jābalso pret. Es nevaru pateikt pat. Par jā. Jā. Mēs arī bijām balsot par. Jā, mēs tiešām, iedomājieties, mēs speciāli mērojām ceļu līdz mūsu 30 km attālai Mansfildē, kas ir aptuveni 40 minūtes ar autobusu biļeti, turp atpakaļ maksā. Cik bija? 7 lati. 7 lati. Nu jā, nebūtiski. Nebūtiski. Būtiski ir kas? Mēs iegriezāmies atpakaļ ceļā vietējā, kā pateikt, slāvu un baltiešu veikalā Viktorija. Jā. Kirilica arī blakus uzzīmēs Viktorija, un tur latviešu karodziņš bija. Jā, tas ir principā galvenais iemesls, kāpēc mēs tur iegājām. Un tad, kā saka, mūsu uzmanību piesaistīja cīsiņi. Jā. Jo, Situācija ir kāda. Šajā salā principā cīsiņas nepārdod, jo sausage, jeb šo desiņas, un ir hotdogi, kuri punžābi. Cīsiņu kā tādu nav. Es jau gadiem... Taču vai nu skārta punžā vai arī stikla burkā ar vāku to var tikai iegūt. Muļķības, tās visas ir muļķības, dargo skatītāji. Un kāds latvietis ir noilgojis normāli... Nemēģi mani nomelnot. Es tad nevienu labi nebūs. Un latvietis ir noilgojis, man latviešu sirds ir noilgojis, bet normāli toaletes papīra, zem lata kilogramā. Bija jau tā, ka likās, ka atradu bija likās, ka būs nocenots no 3 markas. Cena bija, tara bija. Un situācija izrādījās tāda, ka beigās pašās pamanīja tieši, dargo skatītāji, tur sekundžu jautājumi. Gandrīz jau nopirkām. Jā. Atvainojiet. Izgriezīs. Samontēsim. Jā, izrādījās, ka viņam termiņš jau tam, ko es gribēju pirkt pirms mēneša beidzies. Es tikai mēneši noticējis termiņš cīsiņiem. Bet, kā smejies no lāča bēgām pie vilka kritām, kā smejies, nejauši pirkām blakus ešos uz cīsiņus, kuriem normāls termiņš, tie izrādījās ar ķiploku garšvielām, kas šeit, dargo skatītāji, vajadzētu atgādināt, ka abiem šiem individiem kolēģim un man īsti ķiploki pie sirds. Jā, jebšu mums uz atsevišķiem, nevarētu teikt ēdieniem, uz atsevišķiem produktiem mums ir specifiskas izjūtas. Atkal neesam, laikam, iekļaujušies gluži tajā pašā saspiestajā, varētu īstenībā pārkvalificēt, ka eleganti dzeram 4 minūšu laiku. Es domāju, jā, 4 minūtes arī būtu ideāls, tāpēc, ka, jo 3 minūtēs sanāktu vai nu tas, ka mēs nepaspējam
skatītājiem nodot kādu inteliģentu, ziņojumu, angliski sakot, message, ja? Vēstījumu kādu. Vai arī mēs, kā šajā gadījumā, nepaspējam izdzert līdz galam mūsu burvīgo sīdra paracetamolu kokteili. Nu tā ir, jā. Nelietojot alkohola ar ibuprofēnu, plākstiņu var sakot. Nē, tas šoreiz nav būtiski, un kā? Un kā, ko mēs ar to visu gribējām teikt, ir... Mums ir talants, paskatieties! Kolēģim pat krekliņš ir gandrīz zelta krāsā. Jā, zelta talants. Dārgā žūrija, lūdzu novērtējiet vizuālo noformējumu galu galā. Arī dzēriens mums galu galā ir zelta krāsā bez maz vai. Īpašu ziņojumus vēlētos nodot Agrim no Dzirnavām, jo viņš šobrīd skatās. Agri! Mums nav sieviešu rokas. mums nav. Mēs esam gājuši speciāli Agri kačāties, lai tev izpatiktu Agri. Un mēs nebūs tā, ka mēs dejosim briesmīgi vai dziedāsim, nē, mēs kaut ko unikālu. Nē, nu dzējojam, mēs savā ziņā dzējojam. Es mēģināju tev izglābt no neveiklas situācijas. Neveiklas situācija tev radās, nav būtiski. Nākošu reizi es skaitīšu, cik reizes tu pasaki nav būtiski. Tātad. Skatītāji, žūrija, balsojam. Kaut ko pasaki vēl. Izvēle ir jūsu rokās. Mēs ticam, ka jūs mums ticat.